Kādam jābūt labam Saeimas deputāta kandidātam. pārliecinātam par sevi. Pārliecinātam par to, ko viņš zina, ko viņš nezina, ko viņš grib, ko viņš negrib. Tas būtu skatībā. Cilvēku, kurš nav pārliecināts par sevi, kā viņš var pieņemt lēmumu. Jo šeit jāpieņem lēmumu. Vienmēr ir tie paši, varbūt arī sabiedrībai tā plaši patīkamākie lēmumi. Ja? Šeit jābūt gatavam pieņemt arī lēmumus, par kuriem tu skaidri zini, kad iznākot no Saeimas mājas, tev neviens galvu neklausīs. Ja? Arī tādi ceļš šobrīd krīzes laikā, vai ne, varbūt tā arī ir kaut kāda problēma mums parlamentam, ka daudz cilvēki būtībā nav spējīgi pieņemt lēmumus. Viņam vienkārši ir bail pieņemt lēmumu, kurš varētu kādu sadusmot. Ikvienam cilvēkam jābūt vai saimā, vai ārpus saimas, vai, es nezinu, par sētnieku, vai žurnālistu, vai nav, ko strādāt, pat jābūt godīgam, pat jābūt saticīgam, pat jābūt komunikablam, tas jau visu. Vai jums šķiet, kādai vajadzētu būt reputācijai? Šis jautājums jau uzprasās uz konkrētu atbildes. Jūs mēģināt man pateikt priekšā. Jā, jūs mēģināt pateikt priekšā. Tas ir reputācija. Reputācija veido ne tikai pats deputāta kandidāts, bet arī mediji. Un šobrīd es pieļauju, ka šī priekšvēlēšana kampaņa būs saistīta ar ļoti pamatīgu melno PR. Līdz ar to diez vai būtu pareizi, teiksim, katram cilvēkam tagad domāt, vai viņam nav kaut kāds skelets skapī, vai gadījumā nav kāds viņam jaunu vēlošs cilvēks, kur pēkšņi varētu mēģināt ar nomalināt.